Labdien, man mīļie. Nu ko, šodien mēs ejam pa pašu vienkāršāko capi, kādu vienmēr būtu. Bieži vien man te pārmet to savām dārgajām barībām, tur, paņemt, aiziet tā kā veči ar grūbu, ar maizi, ar vēl kaut ko. Viss, šodien man līdz tikai prosa un grūba. Nekādas barības, nekādi motiļi, nekas cits. 6 metri makšķerīti, bez riņķiem. Un esam mēs ūdenī, kur šitās, kur lielo zivī nebūs nekāda, bet šitās te prusaka tur pietiekoši. Ūdens parastais. Konkurence makšķernieku nav nekādas vajadzības pēc dārgajām barībām nav. Plus vēl nenormāls daudzums auslē, maiļu, kas ir daudzu iekšējo ūdeņu. Ne problēma, laba barības bāze. Laba barības bāze plēsējiem, protams, bet, lai tiktu klāt normālai zivī, šitien ir grūba, kukurūza un līdzīgas esmas, kuras nelien mutē mailai, auslē ir pamats. Un es teikšu godīgi, es laikam pa visiem gadiem, cik es daudz makšķerēju, piespiedu kārtā uz 2 grūbām. Vispār es parasti ķeru vienmēr uz 1 grūbu. Grūbi tāda ļoti labi ir raudu, balto sapalu, reizēm karūsu ēsma. Ļoti labi. Tur nav ko liekt. Un bez kādiem papildus aromātiem parasti, augstā laikā, reizēm uz karūs braucot, tur kaut kādu daļu grūbām var ka viņas uzvārās, jo bišķi atdziest, iespiest iekšā kaut kādu ķiploku vienu. Jā, tad šeit es ķeru tagad tādu vidējo zivi, ķeru uz 2 grūbām, jo tikai vienu iemeslu tāpēc, kad vienkārši uzliec vienu ar 4 gramu pludiņu, 2,5 metros. Tev grimstot, paspēj paķert maili. Kur tu peldēsi? Ai. Kātiņš locās, kas tur tāds ir splicis parastais. Bet forši tas viss ir. Tad, kad gribās vienkārši kaifot, tad es ņemu 6-metrīgo bezriņķu makšķeri un braucu, kur var kaifot. Tagad jau uz rudeni forši Rīgā praktiski jebkurā krasmalā, kur ir kaut kāds daudz maz dziļums. Vajag vismaz tos 3-4 metrus. Tu vari piebraukt, bišķīt uzbarot un ķert plicis, rauda, breksēni. Kas tu tāds es paņēmu augstāk? Ar tas pats plicis. Bet, apskaties, tāds visais 100 gramu. Ķeršanai ar viegliem rīkiem. Kas var forši. Šodien stāsts vairāk par vienkāršo capi ar grūbām ar prosu. Pludiņš, vienkārši tāds pludiņa bildes. Capa vienkārši tāda, kāda gribās tad, kad tu brauc nevis pēc zivīm, bet brauc vienkārši makšķerīt. Baudīt capi. To mēs šodien arī daram.
baigi sāka uzbrukt auslēs. Ar visu to, kad baroja tikai ar prosu un grūbām, praktiski vairāk ar prosu. Vienalga auslējas ir badā un viņas ir milzīgas, kā jau tur pie jūras auslējas un brūk virsū pat arī 2 grūbām. Un tāpēc es savu kaut kur ap 20 cm pavadiņus es nolēmu saīsināt līdz 10 cm. Bija sviniņi izbīdīti pa visu auklu. Es viņus sabīdīju visus lejā, pat neatstājot nekādu tur patpasaku mazo kontrols variņu. Visu lejā, īsi pavadiņu, nu tad ir cerība, kad izsitīs cauri auslējai un viņi mazāk grimstot varēs sabojāt kumos un tiks ēsmu līdz normālai zivī. Opa! Nu, ko mēs esam kaut kādas dažas stundiņas nosēdējuši, tagad jau gandrīz 11. Bišķi mierīgāks palika, tagad pēc ilga pārtraukuma atkal plicis pieķērās. Tā pamatā breksīts un karūs. Bet kas ir interesanti? Nu, redz, es saīsināju visu. Un tā ļoti daudz mēles ēst. Nu, ļoti. Tā kā viņi traucējoši pilnīgi daudz. Es visus svinus sabīdīju kopā. Ne? Un man bija 11 cm pavada, un tagad man viņa kaut kāda 10 cm pavada. Saīsināju. Lai viena doma izsist cauri. Jo zivs izmērs ir prasa pēc vienas grūbas uz āķa. Nācās, lai varētu, lai mēle pusceļā neapēst auslē, nācās likt pa 2 grūbām. Un attiecīgi āķīts nav nekāds milzis, man 12. Nekam, 14. Vienalga. Nu, katrā gadījumā man tāds, kas it kā pēc zivs izmēram atbilst ļoti labi. Bet 2 grūbas priekš viņa arī ir tāds, grūbi jau tomēr viņa nav vienāda forma tur tā. Vienmēr sakot, prasies ķert uz 1 grūbu. Un tad es attiecīgi saīsināju, visas vienas kopā saīsināju pavadu. Un tagad es ļoti normāli situ cauri maļslānim. Un apakšā tur tāds breksēns karūs, viņi tur apakšā ir. Tad līdz viņiem var trāpīt. Nu, capīt jau baigi interesantā, forša. Zin, kā beziņķi makšķerīt, tad tur sēdi un baksties. Un blakus Sergejam arī viņš tieši tas pats. Es domāju, ka viņš atbrauc mēleķer, ka viņam patīk. Viņš sēž 2 stundas neko, tur 1 karūs, 1 breksēns un mēle. Beigās neizturē, nāk prasīt, kāpēc tā. Ar visu to, ka mēs nebarojam barību. Te arī nedrīkstētu barību barot, ja futāniem rauda mēle noiet lejā. Kas tas tāds? Zāle. Ja, tad viņai to pateikt priekšā, ka mēs viņu tur gaidām, vajag tik un tā. Tātad pabarot to prosu vai grūbu, biki pabarot, kāds savādāk viņai pateiks priekšā, ka tu viņu te gaidi. Viņi tik to nezina. Un tas ir tāda, es ņemu rokās kaut kāds 10 grūbas. 1, 2 uz āķa, pārējās ūdenī. 1, 2 uz āķa, pārējās ūdenī. Un attiecīgi visu laiku it kā tu piebaro. Kaut kādu pusceļā apēd mēli, bet kaut kas nokrīt arī uz grunts. Un viņa ir gaiša, viņa ir apkārt grūbai, tur tas vēl es viņu vāru tā, ka virkties stundu vāru, un tas miltumiņš bišķī tā puņķīts. Apkārt viņai ir, un tas ūdenīši smuki šķīst, un tad tur tāds smuki izskatās viņš. Un arī prosiņi pa brīdim, kaut kādu pusstundā tur tāds, tad mazos saujiņi, tad moģiņi iemetu. Sauki, vienkārši nospieda, aizgāja. Tas atkal plāksterīts mazais. Daudziņi, ļoti daudz sanākuši. Kas ar Sergejam blakus arī tāds pats pasaciņš. Bet ķeršanai, kad tu esi tādā brīvā režīmā, tur sēdi atpūtē. Tev gribās, lai plūdiņš aizbrauc, viss tā forši ļoti ok. Tad Sergejam, tad mēs arī tieši to pašu uzmetām, kad es no šejienes uzmetu 2 saujas grūbu. Viņš savārīs bišķi pa cietu, man ir mīkstāk, kas arī ķeršanai ir labāk.
un nolika svinus lejā. Viss sāka ķert. Pēc 2 stundām sāka tai pašā vietā, ne tikai pamainot nedaudz makšķeri, to visu izsarojumu un pabarot savu grūbas, viss parādījās zivs un sākās viss aizgāja. Tā kad tas vienkārši atgādinājums tāds, ka ja jūs sēžat un jums tajā vietā un netāli kāds kaut ko ķer, un starp mums cik tur, ūdenī 5 metri, es laiku it kā ķeru, viņš neķer. Ja jūs tas līdzīgā situācijā esat, tad nav tā, ka jums ir slikta vieta. Visticamāk, ka kaut kas nav tajā visā makšķerē vai visā tajā kaut kur nav kārtībā. Tā vēlreiz baudam. Tur šodien vēl soli pat 21 grādu, man liekas, soli šodien. Un varēs vilkt jaku nostulīt, saulīt uznāks augšā un būs forši. Skaties un priecājies un saki, ka būt makšķerniekam ir labākais, kas varēja tev notikt dzīvē. Karūsa. Tu esi karūsa, tu neesi. Nē, atkal plāksters. Labi, lai būtu plāksters. Grūbiņi strādā perfekti. Vienkārši perfekti strādā grūba, kā esmu. Karūsas gribētu ķerties augstāk. Viņas gribētu ķerties virs. Tā jau parasti jau karūsai, ja mēs skatāmies uz karūsu, viņiem mutīte ir tā kā bišķi uz augšu. Viņa ne tik iztiek kā rudulim, bet ir. Un karūsām ļoti patīk ķerties, dzīvot virs grunts, un viņas baroties virs grunts. Bet šitien to neļauj maiļu daudzums lielais. Bet bieži vien tā iemet, puldiņš ir krītot, vai uzreiz tā nokrīt, ceļās augšā, tā karūsiņi skrien. Viņiem gribās apēdīt. Ai, kādas. Tik karūsiņš. Žuk, karūsiņš. Šitāds te grami 200 viņām ir. Skaistums neaprakstāms. Es izvēlos vienmēr pašu rupjāko grūbu. Tā ir daudzi, es šitā te ņemu. Es grūbu vāru tieši stundu. Ir varianti, protams, ir visādi, ka tur dažs lapas saka, es tikai termosā. Bija man arī termos. Bet, tomēr man pārliecība tā, ka ēsmai vienmēr jābūt ideālai. Lai tu varētu ķert zivi, ēsmai jābūt ideālai. Un es tomēr ar visiem eksperimentiem nonācu līdz tam, kad jāvāra grūba ir jāvāra. Vāru es viņu stundu. No pirmā burbuļa uzsit pirmais burbulis, uzlieku mazāku. Jau uzreiz aizbrauc. Lieku mazāku uguni un es laiku sekoju tā, lai ūdens būtu,
Ik pa brīdim labāk es sākumā pielēju bišķi mazāk un pēc tam pielēju pa pāris reizēm. Tā ir stabilāk nekā pielēt pilnu katlu un tad nezināt, ko te ūdeni darīt. Nu jā, un māru maisot uz lēnas uguns stundu. Un nevis 55 vai 50 minūtes. Tas ir cits, tā visbiežāk nedavā arī. Tieši stunda, slēdz uguni ārā, samaisu, lieku vāku virsū, no vakar parasti to daru un līdz rītam man viņi tur briest. Tad no rīta sakrat maisā vai kādās traukā, kā nu, nu, kas vainas karūks. Didings. Un no rīta sakrat tur un tad šitā te paņem saviņu. Parasti jau grūbi savārās daudz, netīšām viņi baigi briest. Nu, un tad es izlasu ārā tās mīkstākās, tas iet runa par pudiņu makšķerēšanu. Raudai, karūsei, baltam sapalam, ieģikam. Un tagad sakal, es kā kurā brīdī te lieku vienu, tad divas. Grūbiņas ir liela, tad es uzlieku vienu, ja mīkstas, bet mazākas, tad es uzlieku divas, bet mīkstas. Jo savādāk ir tā, ka, ja tu tā grūba vēl āķis vēl iedarās tur tai vidiņā un nav, vai grūbis ir nedavārīts. Ļoti daudz tukšās trapas. Tā ir mana pieredze, es dalos tikai ar savu pieredzi. Tur ir jums savādāk recepti un viss strādā, super strādāja. Bet nu es vāru tā. Nu, tieši tas pats ir prosa. Apsties, kāda man ir prosa. Super graudiņš, atsevišķi, katrs graudiņš atsevišķi, viņi saspiežot, putra nesanāk. Jā, tad prosa es vāru kaut kādas minūtes 7-8, bet nu arī visu laiku sekoju. Tā nav grūba, kas stundu jāvār, tāpēc ar prosu mierīgi. Prosu var mierīgi pastāvēt pie plīci. Stāvi maisi, skaties, bumbiņas jau piebriest. Un cik viņas kāds reizes, 2-3 reizes lielāks nekā ordināli viņas nāk sausis, ja. Un piebriest, bet viņas vēl ir tādas, paciet priekšēšanas, viņi vēl vārīt, lai viņi putrā savārās. Tajā brīdī uzreiz slēdza nost un sietā iekšā un visi zem pat ne sietā, smalkajā sietā un zem augstu ūdens skaloja. Riktīgi izskaloja tā, lai viņi atdziest. Tad vārīšanās process apstājies, viņa ir jau, viņas nesalīp, ko es tur zālnot, ja. Viņas vairs nelīp viena pie otras. Un tad viņi var likt visur barībās, principā prosa var izmantot visu gadu garumā barību, barību papildināšanai. Pie tam, kā sita mājā. Pie tam, ka tā kā šiten, tas ir vairāk karūsēm, ko es tagad stāstu, ja, par ūdeni, par stalu, kad karūses bēg no aromāta. Tagad vēl ne. Es pasmuku karūsiņu. Tur man iekrits aizgāja. Pa bedrīt aizgāja prom. Bet, kad būs oktobra beigas, novembris, decembris, viņas jau ķerās. Šitā ostās viņas ķerās. Un ir arī iekšēji ūdeņi, kur viņi ķerās. Dīķos neķersies. Bet tā ir tā, kas ir šitā jūras karos, kas sajiet arī upēs uz ziemošanu. Viņi ķerās, bet viņai ļoti nepatīk spilgtā barība. Spilgtā aromāta ziņā. Un ja jūs zināt, ka tur ir karūs un jūs viņu gribat noķert, tad vai jūs vispār nebarojat tikai grūbiņu ar bišķīti ķiploku, vai manas mīkla ķiploku, vai pat tāda prosa bišķītu pakaisis tur viņu. Un ja prosē nav savu aromātu, nav vispār nekāda savu aromātu, viņi tikai kā papildus. Tu jomāja, ka karūsē pa zūbiem iedeva. Sakot, process diezgan intensīvs.
Protams, te šodien laiks ideāls, silts, viss skaisti. Jā, nu un viss vēlreiz, tātad es paņemu šito grūbu, uzlieku uz āķi, pārējo, pametu. Jā, galu galā, kaut kādai te zivī, kaut kā interesi jārada par šito vietu, jā. Cik tu viņu visu laiku ķer, dod pa zobiem regulāri un kaut kas aiziet, un tas troksnis visu laiku ir. Viņai tur, lai viņi tur turētos visu laiku, šitā te tik pamet. Vienīgais, ka ar grūbu strādāt ir diezgan, cūcīgi tur sanāk, kas viss vajag noteikti lupatiņu, vajag roku, kur mazgāt. Tik, mazais breksens. Bet, skaisti. Viss notiekās, ziniet. Kopumā sanāca tādi necerēti, dvēseliski copi, droši vien, ka tā to sauksim. Sēdi silts, vējš no muguras, neviens netraucē, viss kā pēc abeces. Tu paber bišķīt prosiņu, paber grūbiņu, iemeti tev plodiņš aizbrauc. Copītas, principā, es pat gribētu teikt, ka tāda pilnīgam kaifam vēl pat viņas varēja būt retākas, jo viņas bija pārāk biežas. Jo iemet pie tam, kad zivis visu laiku mainījās 2-3 karūses, breksens pienāka kaut ko pličs bija no rīta un pēc tam beigās uzskrēja viens bariņš. Raudu vēl maz, raudas tikai pārīts, un tad breksens karūs. Sākumā bija breksen vairāk. Pēc tam arvien vairāk karūs. Nav jau liela, protams, ka nav liela. Lielākās var būt kā pie 400 gramu, bet tas vidiņš tāds 150, 200, 250. Pat 200, tas pamats. Forši, viņš tāds resns, tāds mamuta pēctecis tiešākais. Ne mamuta kaut kāda dinozaura, tas rokās paņem, saprot, ka tur nevar viņā nemaz iekniepties riktīgi. Jā, tā kā tāds, saprot, vajadzētu, ja braukt mājās, Rīgā korķi, viss, bet tik forši sēdēt. Vienkārši negribējās vienkārši braukt mājās. Un zini, ka otru tieši tā, lai viss sakristos, tāda copa ilga nebūs. Un te kopējais loms. Spainis 25 litri. Jūtu jau, ka vienā spainī nesījies. Tāpēc pasaucu Baltkrievu kolēģi. Palīgā viens pilns spainis un otrs pilns nesanāca. Lielajiem zivju aizstāvi var nomierināt. Varbūt 3-4 raudiņi, mēls un kaut kāds kopā ziltiņas iemiga, tās pašas kaitas uzreiz arī apēda. Tā kā nekādu kaitējumu zivīm neizdarīja. Bet, teiksim tāds dvēseles kaifs, liels. Reiķina, ka 2 dienu tas kopais tā lēšana, tā kautrīga ap 35 kg kopā tas viss bija. Jo 2 pilni 25 spaiņi, tas jau kaut kur ap 40 klāri, te es nedomāju, kaut kur ap 35 kg varēja būt. Tā kā tā, izskatās jau kopā, ka izcēl tā ieskaties to zivi, pat tikai gribētu tos vākt uz māju un kaut ko paņemt, īsti jau pat nav ko. Tur kaut kāds 10 karūs var salsīt. Jā, bet tas paša pretošanās ar vieglu kātiņu, ar visu tā vienkāršo pieeju, tāds, baigtošs. Tā ir mana copa, tur es neko nevaru padarīt. Man labāk šitāda copa nekā sēdēt visu dienu gaidīt 10 kg līdzeku. Bišķīt akumulātors vēl ir palicis kamerā, tā ka varam parunāt. Brauc mājās, apmierināts līdz ausīm. Viss forši, it kā liekas šausmīgi vienkārši. Atbrauc, iemet 2 saujas prosu, uzliec uz āķa grūbu, iemet, pludiņš aizbrauc. Vēl cārā karūks. Kaut kā tā, bet, protams, ka nianses ir. Nianses tur ir. Pirmām kārtām jau, tur te ūdens turp staigā kā visur, kas ir saistīts ar jūru. Tā kā barot var tikai tajā brīdī ar vieglu, jo prosa un grūbi ļoti viegla. Ja metīs viņu ūdenī tajā brīdī, kad ir traumas vienu vai otru pusi, tad tu nezini, kur viņi nogrims. Tad drīkst mest tā ūdenī tikai tajā brīdī, kad nav traumas.
Tas viens tāds, tātad attiecīgi arī jāmakšķerē tur, kur tu baro. Vēl viens, tajā brīdī, kad ir daudz auslējas, tad ir, nekāda, zivs varbūt grib labāk vienu grūbu, bet tev jāliek 2 grūbas uz āķi. Noteikti jāpievērš uzmanību, kāda ir tā grūba. Ja mums šodien sanāca tieši tā, kad kolēģis bija nedavārījis grūbu, sēžam un viņam neķerās, un es pēc tam paņēmu manu grūbu un aizgāju, jo vienkārši grūba vēl, kas ir copē grūbu, kā jau es teicu, tāpat kā mīklu, tāpat kā manā, mīklu ir ļoti netīra copa, jo grūba ir puņķaina, viņai ir tas apkārt, tas glubumiņš, bet tas ir tieši tas galvenais. Viņu nedrīkst grūbu pēc skalošanas nedrīkst skalot, lai kā gribētos, ka tā ir tīra forša priekšāķa. Zivī tieši tas viss, tas apkārt, tas glubumiņš arī ir vajadzīgs. Tāds tumīgums tas. Un riktīgi stundu ir jāvāra, tad vēl jāatstāja, nevar ņemt nost, atstājam no vakara labāk varīt, tad apklājam un lai stāv, uzliekam māku un lai stāv līdz rītam. Tad sakartam traukā un braucam. Un tad tā grūba piepriedīs. Un tad vēl lasam uz vietas tās lielākās, visvairāk piebritušās grūbas. Un tad viss būs kārtībā. Gan uz raudu, gan uz karūs, gan uz iečeks, uz balto sapalu. Tieši tā tas arī strādā. Tieši tā tas strādā. Kā jūs redzējāt, kopējais loms kaut kādi, plus mīnus 2 25 spaiņi nesanāca. 2 25 būtu kaut kur ap 40-45 kg. Šitien tad droši vien, tā kautrīgi kāds kilogram 35 plus mīnus. Tas ir atbraucot, mēs bijām pēc 7 tur, kamēr aizgāja, kamēr uzsēja no 0 makšķeri. Varbūt no 8 līdz kaut kādiem, jau 4 bijām pie mašīnas, tad tā, līdz kaut kādiem bišķi pēc 3. Ļoti intensīvs tāds apgadījis šodien, ļoti intensīvi. Vai viņš būs nākošais? Protams, ka nē, bet, jebkurā gadījumā šādā veidā cepējot, var braukt kopā ar ģimeni, var braukt ar bērniem, var braukt vienkārši nosist asu. Un man domāt, ka ļoti labs veids, kā atgriezties no cepes civilizētā pasaulē apmierināt, un tur man tik forši pagāja diena, ka man dotā mirklī var uzbraukt jebkurš virsū, pateikt vienalga nosaukt man jebkurā sliktā vārdā, un es tikai smaidīšu, jo man ir forši. Man ir forši, es esmu apmierināts un viss ir baigi. Diena ir izdevusies uz 1000%, nevis uz 100. Lūk, man mīļie. Paldies, ja bijāt kopā ar mani līdz pašām beigām atskaites. Ceru, ka jums patika. Pat tiem, kas necer karūsas un breksēns. Un tiekamies pēc 2 nedēļām, ne? Bet pēc 2-3 dienām atkal. Ja cepējies bieži, atskaites taisīšu diezgan bieži. 1, 2, 3 formātā es patreiz pats meklēju vēl sevi, lai saprastu, kā es varu, kā es māku, kā es varu uztaisīt tās atskaites cepes, kādas viņas jums patīk. Patreiz, kamēr mums kanāls tika attīstības sākuma stadijā, tikmēr arī to komentārus jūs rakstat diezgan paskopi. Tāpēc es no tā, ko kaut ko var izlobīt, to es arī mēģinu izlobīt. Tā kā visiem paldies un tiekamies!